30 000 gadā, mēs esam nokļuvuši līdz uzņēmumam, kuram ir 2 miljoni apgrozījums gadā. Teritoriju uzkopšana nav raķešu zinātne. To var darīt jebkurš. Un tā pašā laikā arī nevar darīt jebkurš. Ja tu esi pārāk principiāls, tu nekad nebūsi labs teritoriju uzkopējs. Un pastāstīšu kādēļ. Ņemot vērā to, ka Latvijā iedzīvotāji paliek aizvien mazāk, mazkvalificētā darba veicēji arī paliek aizvien mazāk, tev ir jādomā jaunas, inovatīvas idejas, lai tu varētu normāli nodrošināt pakalpojumu. Mēs strādājam ar uzkopšanas brigādēm. Ar vienu brigādi sakopjam vairāk objektus, līdz ar to tev nav nepieciešams štātā tik daudz cilvēku. Vai tas ir unikāli? Nē, Eiropā tas nav unikāli. Latvijā tas bija unikāli, kad mēs to sākām darīt pirms 5 gadiem. Tagad Latvijā dara šāda veida uzņēmējdarbību vairāk uzņēmumi, bet ar ko mēs esam labāk par citiem, es pastāstīšu nākošajos video. Visu, ko es vēlos teikt, ka kopš 2012. gada, kad mēs bijām mikro uzņēmums un sākām ar apgrozījumu 30 000 gadā, mēs esam nokļuvuši līdz uzņēmumam, kuram ir 2 miljoni apgrozījums gadā. Un mēs pie šā neapstāsimies. Mēs iesim tālāk, līdz mēs kļūsim par vadošajiem flagmaņiem visā Latvijā. Ja vēlaties uzzināt, kā mums veicās, droši sako mums profilam. Es esmu Dīdis, es apsaimniekoju teritorijas. Tiekamies jūsu objektos. Čau, čau!